Šī ir kārtējā ziņa maniem bērniem Robertam Danielam un Emīlijai Markus. Es esmu Mareks Markus, viņu tētis, kas meklē savus bērnus kopš 2020. gada decembra, kad manus bērnus nolaupīja Covid sadistu varas un kuras turpina to darīt jau piedaloties citos Latvānijas un morālās kroplijas režīma projektos. Salašņas, kas ir iesaistīti noziegumos pret maniem bērniem, tāpat maniem tuviniekiem un draugiem, ir vismaz 100. To atklāja ne tikai tiesas dokumenti, bet arī reālas darbības un vajāšanas, ko dara šie morālie kropļi, kas vazājās ar saviem vazāņķu busiem un dara citas kaitniecības. Es nezinu, mani bērni, kā jums klājās, man nav ziņu par jūsu atrašanās vietu, man nav ziņu par jūsu dzīvi jau kuros gadus, un tas ir aizsācies kopš 2020. gada, kad tev, Emīlija, bija 4 gadi un Robertām 6. Visdrīzāk maz jūs, ko atceraties no tā laika, un visdrīzāk jums ir sastāstīti ļoti daudzi bezkaunīgi meli no apmelotāju un kaitnieku puses. Taču es pastāstīšu jums šajā reizē, Robertu un Emīliju, to, kas ir noticis ar atsevišķiem šiem kaitniekiem, bezsiržiem, bezkauņām un meļiem. Ir noticis tā, ka atsevišķi no viņiem ir nojūgušies, jeb zaudējuši skaidra prāta spējas. Viņi jau tās zaudēja jau tolaik, kad Covid afēras laikā uzpurņus lietoja un šļurojās, testējās un darīja citas vājprāta darbības. Taču viņi turpināja savā vājprātā slīdēt arvien zemāk un zemāk un darīja kaitniecību un sev un citiem. Tad daži no viņiem, man ir zinām viņu vārdi uzvārdi, ir nojūgušies, citi ir nomiruši. Un ir arī tādi, kuru tuvinieki cieš viņu darbību rezultātā. Viņi postīja citas ģimenes, piemēram, mūsu dzīvi. Viņi postīja man zināmu vēl kādu ģimeni. Deva padomus, kā kaitēt man, kā kaitēt maniem tuviniekiem, kā kaitēt jums, kā kaitēt arī cilvēkam, kas uzdeva jautājumus, kas patiesībā notiek un meklēja atbildes mūsu tā saucamajā ģimenes lietām. Un cilvēkiem, kas no malas arī sadzied šo vēstījumu, ko es pastāstu saviem bērniem, es pateikšu, lai jūs zinātu, šī nav tā saucamā ģimenes lieta. Lai kā Latvānijas režīms centās to padarīt uz papīra par ģimenes lietu, viņiem tas nekādi neizdevās. Un es pamatošu, kāpēc. Un tātad, kas pierāda to, ka tā nav standarta ģimenes lieta? Tāpat vispār nav ģimenes lieta, bet gan politiska izrēķināšanās. Jo mani apsūdzēja tajā, ka es nelietoju aizsarga masku, ko vergi liekulīgi tā definēja tolaik Covid sadistu laikos. Mani apsūdzēja tajā, ka es nelietoju vergu lupatu uz sejas un to piedēvēja fiziskai vardarbībai. Iedomājieties, kāds absurds. Viņi nespēja pierādīt, ka es kādam kaitēju, bet apmeloja mani tajā, ko patiesībā paši darīja pret cilvēkiem, uzspiežot vardarbīgi uzpurņus uz cilvēku sejas un šantažējot, ja nepakļausies, tad būs naudas sodi, citādi sodi, atlaisti no darbiem. Darba devēji, taču tolaik arī daudzi raustījās, kur tad bija tie retie, tā saucamie darba devēji, kuri nepakļāvās Latvānijas vai citiem šiem te Covid sadistu mafijas uzstādījumiem. Ja tādi bija, tad tie aizgāja pagrīdē un strādāja neoficiāli. Bet ne par viņiem stāsts. Es gribēju pastāstīt cilvēkiem, kas šo nezina, lai ir saprotams skaidri un tieši, ka šī nav ģimenes lieta, tajā klasiskajā izpratnē, kad būtu nodarīta kāda vardarbība, un tādēļ, vīrietis, sieviete šķirās, un tur, arī līdz ar to ir problēmas ar bērnu satikšanu vai kā tam līdzīgi. Tā kā pret mani, Mareku Markus, izmantota tika Covid afēras politika, un lieta tika safabricēta uz tā pamata, ka es elpoju brīvi, nelietoju vergu lupatu uz sejas, ko vergi sauc par sejas aizsarga masku, un tādēļ, ka es runāju tiešu valodu par to, kas notiek tolēk un turpinu to darīt ar vienu, šie Latvānijas režīma kropļi arī fabricēja lietu, piedaloties ļoti daudziem meļiem, bezkauņām, un pēc tam, paejot nedēļām, mēnešiem un gadiem, šie bezkauņas un meļi cits pēc cita
ne tikai slēpjās, bet arī dabū pādu. Ne tādā burtiskā nozīmē, jo es jau viņus nemeklēju tos kropļus rokā. Es viņiem neatriebjos, bet viņi dabū pādu citādā nozīmē. Proti, dažs nojūdzās, tas nozīmē zaudē prāta spējas, es to pasaku saviem bērniem, lai saprot. Daži arī nomirst un pāragraiziet no dzīves, citiem trāpās nelaimes gadījumi un notiek pēc tā paša principa, kas ir arī atsevišķās ar ticību saistītās grāmatās arī pieminēts, ka tie, kas citiem bedri rok, paši tajā iekrīt. Un viņi raka bedri man, viņi raka bedri arī maniem tuviniekiem. Viņi panāca tādu efektu, un to es pateikšu gan jums, mani bērni, gan arī cilvēkiem, kas šo izvēlējušies dzirdēt, ka viņi ir panākuši arī tādu kaitniecību, ka mana pamatģimene ir sašķirota tajos, kuriem ir tiesības satikt jūs, Robertu Nemīliju, un kuriem nav, man ieskaitot. Tātad man ir atņemtas cilvēku tiesības satikt jūs līdz pat 2031. gadam, es pareizi atceros 3. februārim, un šie idiotu varas kropļi izlēma, ka viņi vēl spriedelēja par to, ka varētu lemt, ja vien kropļu likums to atļaut, uz visu manu mūžu liekt saziņu saskarsmi ar jums. Jūs saprotiet, bērni, kādā netaisnības un bezsirdžu pasaulē mēs dzīvojam. Un tādi kropļi arī tēlo valsti. Kāpēc es saku šo vārdu kropļi? Jo tie nav cilvēki, kas tā dara. Cilvēki neposta citas ģimenes. Cilvēki neposta bērnu un vecāku attiecības. Pat tādā gadījumā, ja kāds tētis vai māma šķirās viens no otra, cilvēki, kas ir garīgi nobrieduši un pie skaidra prāta un sirdsapziņas, neposta attiecības ar bērniem. Neposta. Taču tas ir noticis mūsu dzīvē, tas turpinās, jūs tiekat slēpti, un es jums atgādinu, mani bērni, ka es jūs tētis nepildīju un nepildīšu nevienu noziedzīgo pavēli, nevienu tiesas spriedelējumu, nevienu tiesas nolēmumu, kas man liedz saziņu vai saskarsmi ar jums. Es ar jums runāju pašlaik šādā veidā, un kad man būs, un tiklīdz būs zinām informācija, kur jūs var satikt, mēs paši, jūs, mani bērni, un es ar jums sarunāsim, kad tiksimies, kā sarunāsimies, kuros brīžos. Mums starpniekus nevajag. Un es jūs, tētis, ņemot vērā to, ka jūs esat šo gadu laikā, 6 gadu laikā atsvešināti no manis, ar cieņu un sapratni izturēšos arī tajā apstākļu kopumā, kad, ja gadījumā būs tā, ka jūs uzreiz nevarēsiet vai nespēsiet, vai neuzdrošināsieties runāt ar mani tā, kā mēs runājām senākos laikos. Laikos, kuros iespējams jūs mani ļoti maz atceraties. Tā kā, cik es zinu, daudzas no fotogrāfijām, kur mēs bijām kopā, tika izpostītas vēl tolaik 2020. gada decembrī, kad jūs nolaupīja. Tātad jums slēpa arī ziņas par mani, par manu dzīvi. Un, lai jums ir zināms, mani bērni, tad es pateikšu jums pavisam tieši to, ko iepriekš aizsāku, bet varbūt netik precīzi pateicu. Tātad viņi ir sašķirojuši mūsu ģimeni, manu pamatģimeni, tajos cilvēkos, kuriem ir atļauts satikt jūs un kuriem nav atļauts. To skaitā, kuriem nav atļauts, esmu, protams, es. Tāpat liekta man ir saziņa ar jums, kā jau teicu. To skaitā ir mana māsa Ilona ar viņas pamatģimeni. Savukārt tiem cilvēkiem, kam ir atļauts, viens no tādiem cilvēkiem ir viena no manām māsām, kur dzīvo Anglijā ar savu ģimeni, un viņa savukārt arī piedalījās Covid afērā, līdzīgi kā jūsu māma Kristīna Ruģēla un daudz citi Covid vaiprātīgie. Tātad sanāk tā, mazs secinājums, ka tie, kas ir Covid sektanti, tiem ļauj ar jums būt kopā, bet tie, kas nepiedalījās Covid afērā, tos apmelo, vajā, kaitē, fabricē lietas un tā tālāk. Īsos vārdos sakot, dara viņiem pāri. Taču es jūs, tētis, visu šo, maigi sakot, pārestību šo gadu laikā, ko ir darījuši arī pret mani, dažādas provokācijas, ņirgāšanos, es esmu piebremzējis līdz tam līmenim, kad es esmu ieraudzījis to, ka šie te idioti, kas kaitēja mums un maniem draugiem, tuviniekiem, arī jums, mani bērni, tātad, ka viņi pēc tam turpinājumā cits pēc cita slēpjās, neuzņemās nekādu atbildību par to, ko viņi
pierādāmi un ir pierādīts darīja. Viņi sākotnēji slēpās aiz Covid afēras, pēc tam cits aiz cita muguras, tad bija arī tādi idioti, kas teica, ka viņiem to lika darīt. Es, kad jautāju, kas lika priekšnieki, viņiem pat nav dūšas pateikt, kas tieši viņiem lika to darīt. Viņi darīja, ko viņiem lika, un tas arī pierāda to, ko es arī teicu šajā vēstījumā vairāk kā parasti, ka viņi ir idioti, noderīgie režīmiem noderīgie idioti. Un tādi bija un Covid afērā, tādi ir arī citos Latvānijas un citu morālo kropļu režīmos. Diemžēl tādi ir. Viņi ir kā tādi jūdas, ja jūs kādreiz lasīsiet, piemēram, Bībeli, tad jūs ieraudzīsiet, ka tur bija kāds tāds māceklis Jēzum, kas viņu nodeva par naudu, protams. Un tādi paši morāli kropļi ir simtiem un tūkstošiem arī šajā te Latvānijas režīmā. Un saprotiet, mani bērni, lai jums ir tas zināms, esmu to teicis arī agrāk, šeit nav Latvijas cilvēku pārvaldīta zeme, un valsts kā tāda nepastāv. Tā ir sekta, kas piesavinājusies Latvijas vārdu. Sekta, jā. Kāpēc sekta? Tāpēc, ka tā ir nodalījusies, tā ir novirzījusies no cilvēcības ceļa. Tā ir pazaudējusi sirdsapziņu, godu. Nevienam pašam, kas ir pie varas, nav gods pār varu, ja būtu. Viņi neviens nepakļautos Covid sadistu politikai. Taču ko viņi darīja? Viņi liekuļoja, viņi tēloja, ka dara labu, taču reāli postīja cilvēku dzīvi.